Šodien mēs sākam pētīt vēstuli Galatiešiem. Ļoti svarīga vēstule. Un vispār pats apostols Pāvils šodien priekš daudziem skaidrotājiem vēl joprojām nav saprotams. Es vakarā skatījos mesiāniskos komentārus, ebreju kalpotājus par vēstuli Galatiešiem. Un, diemžēl, visur redzu, ka tiek pasvītrota galvenā doma, kas arī ir kristietības komentāros visur. To, ka ar vēstuli Galatiešiem apostols Pāvils apgalvo, ka pagānu ticīgajiem Tora nav vajadzīga. Viņiem ir pietiekami ar Jēzus Kristus žēlastību. Bet kāda lietas būtība žēlastībai, to neviens nepaskaidroja. Jautājums, par kādu tad bauslību runā apostols Pāvils vēstulē Galatiešiem? Citiem vārdiem, es gribu jums teikt, ka izpratne apostoļa Pāvila mācībai, viņa ir tik svarīga, ka ja šo mācību sagroza, tad apostols Pāvils 2 reizes par to sacīja. Lāsts par to. Daudz, protams, Pāvilu uzskata par jūdu, kurš nogriezies no Toras, bet, lūk, apostoļu darbos Pāvils pats par sevi saka. Apostoļu darbi 22. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. Brāļi un tēvi. Uzklausēt tagad, ko es jums sevi aizstāvēdams teikšu. Kad tie dzirdēja, ka viņš tos uzrunāja ebreju valodā, tie kļuva vēl klusāki, un viņš turpināja. Es esmu jūds, dzimis Tarsā, Kilikijā, bet uzaudzināts šī pilsētā, izglītojies pie Gamaliela kājām. Gamaliels, viens no slavenākajiem Toras skolotājiem tajā laikā Jeruzalemē, pilnībā tēva bauslībā mācīts, tikpat dedzīgs Dievam, kā jūs visi šodien. Tātad skatieties, mēs zinām, ka Pāvils ir no Benjamīna cilts, bet 3. pantā Pāvils saka, es esmu jūds. Tātad var būt no jebkuras cilts, un neskatoties uz to, tu vari būt jūds. Ko nozīmē būt jūdam? Iesākumā vārds jūda ir tas, kas lepojas ar visaugsto. Slavēšu visaugsto, tā teica Lēja, kad piedzima jūda. Bet jaunajā derībā mēs lasām 1. korintiešu vēstulē apostols Pāvils saka, ka patiess jūds ir tas, kas lepojas ar visu augsto ne ar muti, bet ar savu iekšējo dabu, rādot viņa gaismu šajā pasaulē. Tad lūk, mēs redzam, ka apostols Pāvils, būdams no Benjamīna cilts, to viņš Filipiešiem 3. nodaļā saka, ka līdz sava mūža galam viņš sevi uzskata par jūdu. Un pie tā apostols Pāvils nekad nav nogriezies no Mūzes Toras, jo uzskata sevi zem Mašijāha bauslības. Ko tas nozīmē? Ja paskatītos uz mūsu tēvu Ābrahāmu, tad jau tur mēs redzam, kā visaugstais pavēlēja Ābrahamam mācīt savus dēlus iet Adonai ceļu. Tas ir 18. Berešīt nodaļā, par to var izlasīt. Bet pravietī Jeremijā ir izskaidrojums, ka Mūzes Tora tas arī ir Adonai ceļš. Tad lūk, apostols Pāvils nekad nav atteicies no Mūzes Toras. Bet, tā ir tas noticis, es saprotu, ka pār visu ir visaugstā griba, un tanī arī ir viņa nodoms. Un nevajag tanī vainot ebreju tautu, ka viņi, izdzirdot visaugstā balsi, kad stāvēja pie Horiba kalna, teica, ka, lai visaugstais ar mums vairāk nerunā, lai Mūzes kāp augšā kalnā, un lai viņš sarunājas ar visu augsto. Bet viņi savukārt klausīs un darīs, ko teiks visu augstais. Un visu augstais tā arī teica, tas ir labi, ko viņi teikuši, lai tā paliek, bet tu, Mūzu, kāp augšā. Un lūk, šajā momentā visu augstais nolem dot šo bauslību, kas ir kalpošana teltī pēc līdzības. Kāda ir lietas būtība šai kalpošanai pēc bauslības teltī pēc līdzības?
7. nodaļā pravietī Jeremijā mēs lasām par to, ka, kad Visaugstais izvada savu tautu no Ēģiptes, tad viņš netika devis bausli par dedzināšanas upuriem un pārējiem upuriem. Tātad runa negāja vispār par dzīvnieku upuru pienešanu, bet gan tādu bausli deva: klausiet manai balsī un ievērojiet visu, ko es pavēlēju jums ievērot. Un to, ko Visaugstais pavēlē ievērot, mēs varam ieraudzīt jau no Ābrahama. Tur ir gan baušļi, gan pavēles, gan likumi. Visaugstais Berešit grāmatā 26. nodaļā saka Īckākam, tātad 1. mūzes 26. nodaļa no 4. līdz 5. pantam. Un es vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes, un došu taviem pēcnācējiem visas šīs zemes. Un tavos pēcnācējos visas zemes tautas tiks svētītas, tāpēc, ka Ābrahams manai balsī paklausīja. Redziet, paklausība viņa balsī. Un turēja manus norādījumus un manas pavēles, manus likumus un manu bauslību. Pat tad, kad mēs skatāmies Berešit 17. nodaļu, kad Ābrahams izdara apgraizīšanu un 3. dienā pie viņa atnāk sūtņi no Visaugstā, mēs redzam, ka tas notiekās tieši pirms sākas Pesahs. Jo tāpēc, kad sūtņi, kad gāja pie lata, lats tiem cep neraudzētas maizes. Un tagad, ja to salīdzinātu ar Pesahu svētku bausli, mēs redzam, ka pirms tam, kad sākas Pesahas svētki un neraudzētās maizes dienas, visi tie, kam vajadzēja iziet no Ēģiptes, pie tām arī ticīgajiem no pagāniem un arī Izraēlam, viņiem visiem bija jātop apgraizītiem. Tāpēc, ka tie, kas nebija apgraizīti, tie nevarēja ieturēt Pesaha maltīti, ēst jēru. Bet tie, kas neēda jēru, tiem nebija tiesība ar Izraēla dēliem iziet no Ēģiptes. Un, kad visi viņi nonāca, arī ticīgie no pagāniem, kas iegājuši Ābrahama derībā, un arī Izraēla dēli pie Horeba kalna, ir rakstīts, ka visi viņi bija vienādās domās savās dvēselēs, jo teica, visu, ko teicis visu augstais, to mēs darīsim. Tāpēc, atgriežoties pie apustuļa Pāvila, pie tā, ka viņš paliek zem Mašiaha bauslības, tad ar to viņš grib teikt, ka no tā laika, kad atnāca Ješua Amašiahs, mira un augšām cēlās, ir sākusies jauna ēra priekš visiem, kas iet Ābrahama ceļu. Visu augstais, atjaunot caur ticību Ješuam Amašiaham, lūk šo kalpošanu iekšējā cilvēka templī, tieši tā, kā tas bija Ābrahamam, tieši tā, kā tas bija Izraēla dēliem, kad viņi izgāja no Ēģiptes. Un, kad sākās šī iekšējā kalpošana, tad tur jau vairāk nevajag pienest upurus par grēkiem. Bet lieta ir tāda, ka cilvēka domāšana ir tik ļoti pakļauta inercei, ka, tagad mēs izpētīsim Galatiešu vēstules 1. nodaļu. Un mēs tur ieraudzīsim, ka paējot kādam laikam Jeruzalemes kopienā, tad, kad apustulis Jēkabs nodibināja šo kopienu, apustulim Pāvilam jau ilgu laiku kalpojot pagāniem, nonākot Jeruzalemē, apustulis Jēkabs motivē viņu pienest upurim dzīvniekus, par tiem brāļiem un māsām, kuri uz sevi ir uzņēmuši kādus solījumus, un apustulis Pāvils to arī dara. Bet pirms tam mēs redzam, ka apustulis Pēters atnāk pie Pāvila, kur arī Galatiešu vēstulē 2. nodaļā mēs par to lasām, jo viņš bija pirmais, kas saņēma šo atklāsmi, teica par to, ka to pagānu, kuru ir šķīstījis visu augstais, to nevajag turēt par nešķīstu. Ka ar tādu var ēst pie viena galda un atrasties zem viena jumta, un kad viņš atnāca pie Kornēlija, viņš tā arī darīja. Un šeit paiet kāds laiks. Pēters atnāk pie Pāvila, ēd kopā ar pagāniem,
visi kopā, un te atnāk sūtņi no Jēkaba, un Pēteris pēkšņi samulst un nogriež no pagāniem, it kā parādīdams, ka viņš negrib, it kā ar šo nešķīstību saskarties, kura nāk no neapgraizītajiem pagāniem. Un Pāvils šajā vietā sāk aizrādīt Pēterim, bet līdz tam mēs vēl nonāksim. Tātad es gribu teikt, ka pat tāds vīrs kā apustulis Pēteris šaubījās, lai gan viņš pats personīgi saņēma atklāsmi no visaugstā par to, kā visaugstais attiecas pret ticīgajiem no pagāniem, un to, ka viņiem nav nepieciešama apgraizīšana, tāpēc, ka viņi jau ir saņēmuši garu, bez ārējās miesas priekš šādas apgraizīšanas. Un viņi jau ir kļuvuši par tempļiem, un viņos jau ir sācies šis process. Dvēseles attīrīšana un atjaunošana, jo tāpēc, ka tanī arī ir lietas būtība glābšanā. Tagad mēs kā reiz par to lasīsim. Tad lūk, apustulis Pāvils saņēmis visas tās atklāsmes, par ko viņš tagad stāsta 1. nodaļā, viņš iet ar to mācīt pagānu tautas. Bet saņēmis viņš šīs atklāsmes ir kā reiz pa ceļam uz Damasku. Jūs to noteikti atceraties. Efeziešu vēstulē 3. nodaļā viņš saka, ka man no visiem svētajiem, kā vismazākajam, ir dota šī žēlastība, sludināt pagāniem, skatieties, Mašijāha neizdibināmo bagātību. Kā jūs domājat, kas ir šī Mašijāha neizdibināmā bagātība? Ja 1. korintiešu 10. nodaļā Pāvils saka, ka no Mašijāha iztek Mūzes tora, tad Pāvils šeit skaidrodams runā par to, ka man vismazākajam starp visiem svētajiem dota šī žēlastība pagāniem pasludināt Toras neizdibināmo bagātību, tātad dzīvu Toru. To Toru, kas iztek no Mašijāha, kura ne caur dzīvnieku upuru pienešanu dod cilvēkam taisnošanu, bet gan caur cilvēka iekšējās dabas atjaunināšanu. Kad jau Mašijāhs, kas dzīvo cilvēkā, ir šī taisnība cilvēkā, kura iekšējā būtība ir tieši tāda pati kā Mašijāha. Un lūk, viņš, Pāvils, pilda tieši šo kalpošanu, sludina Mašijāha neizdibināmo bagātību. Tātad runa iet par to, ja uzdot šādus jautājumus, ko vispār sludināja Pāvils pagāniem, ar ko viņš viņus apmācīja, kāda bija patiesā būtība, jēga, priecīgās vēsts evaņģēlijam. Mēs šodien lasīsim vēstuli Galatiešiem pēc austrumu skaidrotā tulkojuma. Es viņu izvēlējos tāpēc, ka tur saprotamā valodā skaidri ir uzrakstīts tas grūti saprotamais, kas bija Pāvilā. Es pats personīgi no sevis piebildīšu, ka es būšu izmantojis no latviešu bībeles, bet jūs iedziļinieties skaidri tulkojiet no krievu valodas paši. Tad lūk, ar ko tad tieši apustulis Pāvils apmācīja skolniekus? Kāda ir būtība tam evaņģēlijam, kuru sludināja Pāvils pagāniem? Mēs redzam, kā Efeziešu vēstulē viņš runā sludināt pagāniem Mašijāha neizdibināmo bagātību. Romiešiem 15. nodaļā no 25. līdz 27. pantam. To mēs tādu ievadu darām priekš Galatiešu vēstules, lai jau izprastu pašu apustuli Pāvilu un tieši to ideju pašai vēstulē Galatiešiem. Kas viņu pamudināja rakstīt šo vēstuli un kāda ir šī patiesā jēga šai vēstulē. 1. nodaļā mēs par to tagad izlasīsim. Tad lūk, priekš tam, lai mēs skaidri saprastu, pietuvinātā skatā ar visu savu prātu, sirdi, dvēseli un spēku, kāda ir tieši tā jēga apustuļa Pāvila sludināšanai. Daudzi saka, ka viņš ir jūds, kurš ir novērsies no Toras, ka viņš ir tapis par mūsdienu kristietības autoru, tai kristietībai, kura atsakās no Mūzes Toras,
un kura pasludināja jūdus par nolādētu tautu Nīkais koncilā. Un ka tas viss ir pamatots uz apustuļa Pāvila mācību. Mūsu uzdevums ir ieraudzīt, ka apustulis Pāvils, patiesais apustulis Pāvils, ir pavisam cits. Un tā mācība, kuru deva apustulis Pāvils, viņa pilnībā atšķiras no tās mācības, kuras šodien tiek pasniegta. Kā Pāvils 1. nodaļā saka, tie citu evaņģēliju sludina, ne to, kuru es esmu sludinājis. Tad lūk, skatieties, Pāvils saka Romiešu 15. nodaļa no 25. līdz 27. pantam. Bet tagad es eju uz Jeruzālem nest palīdzību svētajiem, jo Maķedonija un Ahaja lēmuši sūtīt kādu pabalstu nabagiem Jeruzālemes svēto starpā. Tā viņas lēmušas, jo viņas arī tiem to parādā, jo ja citas tautas kļuvušas to līdzdalībnieces garīgajās lietās. Ko nozīmē citas tautas? Tātad tie ir pagāni, kuri kļuvuši par līdzdalībniekiem viņu garīgajās lietās. Viņu garīgajās lietās jūs saprotiet svēto garīgajās lietās, kas atrodas Jeruzālemē, tātad ebreju tautas garīgajās lietās. Jo taču Toru visaugstais deva ebreju tautai. Un Pāvils saka, ka caur viņa svētrunu pagāni ir kļuvuši līdzdalībnieki viņu garīgās lietās. Tātad Pāvils darīja visu, lai ticīgos no pagāniem ievestu lūk šajās viņu garīgajās lietās. Tātad viņu jūdu uztverē par pasauli un atklāsim par vienīgo Dievu. Lūk, šī uztvere par pasauli caur atklāsim par vienīgo radītāju, ar kuru viss dzīvo, kustas un eksistē, un ka nav neviena cita kā tikai viņš. Un viss šīs priekš pagānu domāšanas veida, tas ir sprādziens smadzenēs, es tā teiktu. Es atceros, kad es pirmo reizi saņēmu Sančino Toru un sāku lasīt komentārus pie iknedēļas nodaļas uz to bāzes pamatu, kas ir kristietības mācībās, kuras jau manī bija. Ziniet, mans smadzenes vārījās un neko nespēju saprast. Liekas, it kā burtus saprotu, vārdus saprotu, bet jēgu, ideju saprast nespēju. Pēc tam es kaut kad izdzirdēju vienu midrašu, kas mani ļoti uzrunāja. Viens ebrejs atnāk pie rabīna, ar patiesu sirdi, protams. Viņam saka, zini, es lūk nesaprotu šo bausli, kā tas strādā. Tas viņam atbild, zini, es ar prieku tev paskaidrošu, kā tas strādā, bet tagad tu vienkārši nespēsi to saprast. Es tev visu paskaidrošu, bet saprast tu nevarēsi. Sarunāsim tā. Tu 3 mēnešus, 90 dienas neēdīsi neko nožņauktu. Tas, ka viņš neēda cūgaļu, tas tāpat ir saprotams, ar to viņam šis jautājums bija jau tāpat atrisināts. Bet kas ir par problēmu? Viņš veikalā pirka to gaļu, kuru viņš ēda. Vai tas ir lielops vai vista, kur viņš nepievērsa tam vērību, ka šie dzīvnieki nav nokauti pēc Toras noteikumiem, un ka tur atrodas viņos iekšā vēl asins, un ka viņš to ēd kopā ar asinīm. Un asins viņu padara nešķīstu. Līdz ar to viņa dvēsele tiek aizvērta priekš šīs gaismas. Un lūk, šis rabīns, skatoties uz viņu, tā arī saka, zini, sarunāsim, ka 90 dienas neēdīs neko nožņaukt, un tad atnāks pie manis, un es tev visu paskaidrošu. Un tu visu sapratīsi. Jūs ziniet, tas strādā. Tas patiešām strādā. Bet līdz tam ir jānonāk. Priekš mums pagānu ticīgajiem to ir grūti saprast, kā tas strādā. Tagad, kad mēs jau saprotam, ka cilvēka dvēselē ir divējāda daba, ir debes sastādošā daļa un ir zemes sastādošā daļa. Un viss plāns mūsu glābšanā, tas ir mūsu cilvēka dvēseles zemes sastādošo daļu
padarīt vienotu ar debesu sastādošo daļu. Priekš tam viņu vajag apgaismot, lūk, ar šo gaismu. Un tad viņa piepildīsies ar šo gaismu un sāks spīdēt šajā pasaulē. Bet viņu nav iespējams apgaismot ar šo gaismu, tāpēc, ka tā ir aizklāta no šīs gaismas dēļ nešķīstības. Tas ir apmēram tā, kā piemērs, kad dienā logā spīd saule, jūs vienkārši nolaižat žalūzijas, lai saules stari neielaustos istabā, lai nebūtu karsts. Tad lūk arī šī nešķīstība. Jebkura nešķīstība, kura iekļūst mūsos, mūsu dvēselē, tā padara mūsu dvēseli par aizvērtu priekš tam, lai tā būtu spējīga uzņemt šo patieso gaismu. Tāpēc arī apustuļi Jeruzālemes sapulcē nolēma, ar ko nepieciešams sākt pagānu ticīgajiem. Nogriezties no nožņauktā, no asinīm, no laulības pārkāpšanas, no netiklības un iet uz sinagogu un pagremdēties Torā. Tā šis process arī notiek. Bet apgraizīties apustuļi tādu pavēli nedeva. Priekš kam ir vajadzīga šī apgraizīšana? Piemēram, ja pagāns grib uz svētkiem atnest Jeruzālēmē šos svētku upurus, tad viņš nevar iet templī, lai pienes šos upurus, par cik viņš nav apgraizīts. Un tieši uz šo arī tika atbalstīti visi šie labie nodomi, tiem jūdiem, kuri atnāca uz Galatiju, sakot viņiem, ka ja neapgraizīsieties, tad jūs nevarat tikt glābti. Tāpēc, ka uz jums paliek nešķīstība, jūs nevarat pienest upurus templī, jūs nevarat attīrīties no grēka un tā tālāk. Bet Pāvils saņem atklāsmi pavisam citā līmenī. Un lūk, tā atklāsme, kuru viņš saņem, kā viņš runā 1. nodaļā, tā nenāk no cilvēka, bet visu augstais pats caur šo Amašjāhu to dod viņam. Un tas, kā viņš to saņem, par to mēs vēl arī palasīsim. Un tātad, ko tad patiesībā sludināja Pāvils pagāniem? Mēs redzam Efeziešu vēstulē, ka viņš saka Mašijāha neizdibināmo bagātību, bet vēstulē romiešiem viņš saka līdzdalībnieki viņu garīgajās lietās. Vēl viens moments apustuļu darbu 16. nodaļā skatieties, ko sludināja Pāvils. Tas bija Filipos. Atceraties, tur kāda jauna verdzene, kurai bija zīlētājas gars, kura saviem kungiem ar savu zīlēšanu atnesa lielu peļņu, tā gāja aiz Pāvilu un kliedza. Šie cilvēki ir visaugstā Dieva kalpi, kas sludina mums pestīšanas ceļu. Tā viņa daudzas dienas sekoja Pāvilam, un Pāvils galu galā apskaitās, piegriezās šim garam un pavēlējies šo Amašjāha vārdā iziet no viņas. Un gars izgāja tanī pašā brīdī, un tad viņas kungi to redzot, ka šis viņu ienākums no tā pazūd, saķēra Pāvilu un Sīlu un aizvilka pie pilsētas valdes. Un lūk, ko viņi teica. Apustuļu darbi 16. nodaļa, 20. pantā, no 20. līdz 21. pantam. Un tos pilsētas pārvaldnieku priekšā noveduši sacīja, šie cilvēki ir jūdi. Tātad, tā jau ir pagānu ārējā liecība par Pāvilu. Un tos pilsētas pārvaldnieku priekšā novaduši sacīja, šie cilvēki ir jūdi un rada nemieru mūsu pilsētā, sludinādami ieražas, ko mums romiešiem neklājas ne pieņemt, ne piekopt. Tātad Pāvilu un Sīlu apsūdz tanī, ka viņi pagānus māca dzīvot pēc jūdu dzīvesveida, kā ievērot sabatu, sestdienu, kā nepielūgt elkus un arī zvaigznes, kā svinēt visu augstā noliktos svētkus, kā ievērot šķīstību, neuzņemot nešķīstu ēdienu. Un tas viss ir viņu šo pagānu uztverē, kā viņi ir viņus uztvēruši par šīm jūdu ieražas mācībām. Un romiešiem to nenāks nepildīt, ne tam sekot. Tātad no tā viss ir iespējams ieraudzīt,
Kamī tad ir šī lietas būtība evaņģēlijam, kuru sludināja apustulis Pāvils? Jā, patiešām pašā apustuļa Pāvila mācībā ir tiešām daudz informācija, kuru bez Toras zināšanas, bez jūdu gara, pagremdēšanās rakstos, citreiz patiesi ir ļoti grūti saprast, par ko runā apustulis Pāvils. Un lūk, apustulis Pēters tieši arī pasvītro šo momentu, ka apustulim Pāvilam ir patiesi kaut kas tāds, ko ir grūti izprast. 2. Pētera 3. nodaļa 16. pantā. Tā viņš runā par šīm lietām visās vēstulēs. To viņš runā par Pāvilu, viņa mīļoto brāli, kurās ir kas grūti saprotams. Tātad vienkāršiem ļaudīm nav visai skaidrs, jo ir grūti saprotams. Un tālāk viņš skaidro, ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis, tātad ļaudis, kuri nav ievirzīti nostādīti uz rakstu iesākuma, sagroza. Atceraties, Apols dzimis Aleksandrietis atnāca un kuram nebija atklāsme par Adonai ceļu. Caur Ješua Amašjahu mācīja Toru un par Adonai. Pareizi. Tas apustuļu darbos ir rakstīts. Tātad ticības ceļa sākums, tas meklējams Torā, un tas ir pareizi un tas ir patiesi. Tad lūk, nemācītie un nenostiprinātie ļaudis šo grūti saprotamo, kas bija Pāvilam, sagroza, tāpat kā arī citus rakstus sev par pazušanu. Tātad, ja tu neesi pagremdējies Torā, tad tu visus rakstus dēļ savas negribēšanas mācīties un dēļ savas nenostiprinātības vienkārši izkropļosi. Lai vienkāršāk pateiktu, tu tos sagrozīsi. Pēters raksta par to tā, ka nemācītie un nenostiprinātie tos sagroza, kā arī citus rakstus sev par pazušanu. Tad nu jūs, mīļie, to jau zinādami, sargaities, ka maldu līdzi aizrauti nezaudējat savu stipro pamatu. Tātad aizrauti ar visu augstā Toras pārkāpēju maldiem. Skatāties, ka nezaudējiet savu stipro pamatu, pārliecību, kas jums nācis no Toras. Savalkot visu kopā, var jau precīzi ar pārliecību teikt, ka tā kristietība, kāda ir šodien, Pāvils pat tiešām tādu nedzemdināja. To dzemdinājuši kā reiz ir tie, kuri tulkojot un skaidrojot apustuli Pāvilu, ir sagrozījuši patiesību dēļ savas nemīlestības pret Mūzes Toru un pret tiem, kuriem tā ir uzticēta. Bet tagad tuvāk pie Galatiešu vēstules. Daudz to uzskata, ka šī vēstule ir centrālā doma visā apustuļa Pāvila mācībā, attiecībā par Mūzes baušļu atcelšanu priekš jaunās derības ticīgajiem. Tātad, kad apustulis Pāvils Galatiešu vēstulē runā par derību no Sineja kalna, kas dzemdina kalpībā, kur tālāk arī tiek runāts padzen kalponi un viņas dēlu, tad šodienas kristiešu skaidrotāji runā tieši pamatojoties uz šo rakstu vietu, ka Pāvils kā reiz runā par to, ka ir jāpadzen Tora un ebreji. Bet patiesībā apustulis Pāvils taču runā pavisam par kaut ko citu. Tātad visas apustuļa Pāvila mācības, ja tā īsumā, formulējot visu viņa mācības būtību, tā runā lūk par šo pārējas nepieciešamību no ārējās tempļa kalpošanas pēc līdzības uz iekšējo tempļa kalpošanu, kas atrodas iekšējā teltī, iekšējā cilvēkā. Un šīs kalpošanas būtība kā reiz ir tieši tanī, lai mūsu veco dabu sistu krustā. Patiesībā var izdarīt tikai caur visaugstā bauslību. Un nevis vienkārši sist krustā, bet tieši tur, kur šī vecā daba caur bausli ir piesista. Kad lūk caur šo bausli, ļaut bauslim dot iespēju iesakņoties tevī, kas arī tā notiek mūsu dvēseles iekšējās dabas atjaunošanā, kad vārds mūsu iekšējā cilvēkā kļūst par miesu.
Un tieši tādā veidā visu augstais veido mājokli mūsos caur savu dēlu Ješua Amašiahā. Lūksim tagad šo apustuļa Pāvila lūkšanu, kuru viņš lūdz par pagānu ticīgiem Efeziešu vēstulē, lai lūkšana tiek uzklausīta un izpildīta Ješua Amašiaha vārdā. Tātad Efeziešu 3. nodaļa no 14. līdz 19. pantam. Tādēļ es loku savus ceļus Tēvu priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabūs savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Mašijahs, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Mašijaha mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu augstā pilnību. Āmen. Un tā vēstule Galatiešiem. Jūs zināt, ka uz konverta parasti ir rakstīts no tāda un tāda domāta tam un tam. Tad lūk, sākums tieši arī tā sākās. Galatiešu 1. nodaļa no 1. līdz 2. pantam. Pāvils, apustulis, ne cilvēks sūtīts, nec kāda cilvēka, bet Ješua Amašiaha iecelts un Dieva tēva, kas viņu uzmodinājis no miroņiem, un visi brāļi, kas pie manis ir Galatijas draudzē. Jau šeit vēstules pašā sākumā mēs redzam, ka apustulis Pāvils pasvītros savas sūtniecības īpašo statusu. Pievēršat uzmanību. Pāvils, apustulis, ne cilvēku sūtīts, nec kāda cilvēka, bet Ješua Amašiaha iecelts. Tātad apustulis Pāvils šeit uzreiz runā par to, ka viņš nav apustuļu iecelts un sūtīts, kā piemēram Ješua 12 apustuļi. Tātad viņš ne no viena nav saņēmis roku uzlikšanu, nav sūtīts un nav saņēmis nekādu uzdevumu iet sludināt. Viņš jau uzreiz šeit runā, ka lūk šī izredzētība un iecelšana apustuļos pēc būtības, viņš to ir saņēmis no paša visu augstā, caur Ješua Amašiahu. Tātad es teiktu tā, ka apustulis Pāvils uzreiz apzīmē savu statusu. Un jau no šī var redzēt, ka viens no mērķiem, kuru apustulis Pāvils nolika savā priekšā, tas ir uzrakstīt šo vēstuli. Pirmkārt, aizsargāt un nostiprināt savu personīgo apustuļa statusu, autoritāti, parādīt, ka viņš nav kādu ļaužu sūtīts vai kāda cilvēka iecelts. Mācību un atklāsmi, kuru viņš saņēma, tā nav no ļaudīm vai no kāda cilvēka. Un lūk, ar to arī sākās šī vēstule. Un otrkārt, galvenais mērķis, kāpēc viņš raksta šo vēstuli, tas ir tas, lai nostiprinātu galatiešu zemapziņā, protams, arī citos ticīgajos, kuri nokļuvuši zem šo Jeruzālemes ceļojošo jūdu ietekmes, ka pagānam, kas noticējis, kļūstot par Ješua Amašiahu sekotāju, viņam nav nepieciešama ārējās miesas priekšādas apgraizīšana, un viņam nav nepieciešams pienest vairāk upurus templī. Tāpēc, ka viņam jau ir šis pilnīgais upuris par grēku, un viņa kalpošana vairs nenotiek ārēji, bet gan iekšēji. Un nevis apgraizīšana un upuru pienešana viņu padara par visu apsolījumu mantinieku, kurus visaugstais deva Ābrahamam. Jūs atceraties, kā viss sākās? Lūk, apustuļu darbos 15. nodaļa no 1. līdz 2. var izlasīt, kā tas viss sākās. Tātad es tā saprotu, ka viens no galvenajiem iemesliem galatiešu vēstules tapšanai bija lūk šie notikumi. Daži atnākuši no Jūdejas mācīja brāļus, ja jūs neapgraiza pēc Mūzes bauslības, jūs nevarat tikt pestīti.
un tie ir cilvēki, kuri pieder apustuļa Jēkaba kopienai, kas ir Jeruzālemes kopiena. Tātad viņi dēļ tā, ka pagāni ir noticējuši, un viņi gribēdām palīdzēt viņiem, saka, ka lūk priekš tām, lai patiesi jūs būtu glābti, jums nepieciešams būt apgraizītiem, un jums nepieciešams nākt uz regalim svētkiem Jeruzālemē un pienest dzīvnieku upurus, kā arī visu pārējo. Līdz šim laikam tāds ceļš bija pagāniem, un viņš visu laiku tāds arī bijis, caur apgraizīšanu ieiet Izraēlu dēlu sabiedrībā. Bet no tā brīža, kad visu augstais griezās pie Pētera, pēc tam sūtot viņu pie Romas karavīra Kornēlija, Pēters kļuva par liecinieku, ka Kornēlijs un viņa mājinieki bez jebkādas ārējās miesas priekšādas apgraizīšanas saņem garu. Pēc tam viņš nonāk Jeruzālemē, un šie paši brāļi, kuri ir dedzīgi bauslības aizstāvēji, tie sāk celt pretenzijas, kā tu, būdams jūds, gāja pie pagāniem un ar tiem kopā ēdi. Un Pēters tiem to visu izstāstīja, kā tas bija. Un pēc tam, kad sākās šī jautājuma lemšana, apustuļu darbu 15. nodaļā, Pēters pieceļas un par to saka, ka no paša sākuma visu augstais man iedeva šo atklāsmi, ka, ja visu augstais iedeva viņiem garu, tad tas nozīmē, ka viņš pats arī mācīs iepazīt Mašiahu, mācīs iepazīt visu augstā vārdu, tieši tāpat kā arī mūs caur savu garu. Viņi nāks uz sinagogu, un sinagogas ir visā pasaulē, kurās klausīsies Mūzes bauslību, bet gars, Mašiaha gars, viņus mācīs. Viņš runā par to, ka priekš kam tad jūs vēl gribat apgrūtināt pagānus ar šo apgraizīšanu un dzīvnieku upuru pienešanu. Viņi taču to nespēs panest, mēs paši ar to neesam tikuši galā, kā arī mūsu tēvi arī nē. Tāpēc, ka kalpošana pēc miesas un grēku izpirkšana caur dzīvnieku upuru pienešanu, tā iekšējo cilvēka dabu neizmaina. Lūk, Pēters kā reiz par to arī runā, tur jau ir Jeruzālemes sapulcē, un pēc tā tad jau Jēkabs iznes savu spriedumu. Tātad viņi visu ļoti labi, skaidri izprot. Bet līdz tam taču tik daudz notikumu notika. Bija lūk šie ceļojošie jūdi Pāvilam Galatijā, kur Pāvils raksta šo vēstuli galatiešiem. Pēc tam Pāvils pats dosies uz Jeruzālemi skaidroties par šo jautājumu. Tātad tēma ir ļoti svarīga, un viņa pieprasa īpašu izpēti un izpratni. Jautājums. Kamī tad tur ir lūk šī galvenā jēga notiekošajā? Tad lūk, atnāca no Jūdas uz Antiohiju ļaudis, kuri māca, ka ja jūs netiekat pēc ieražas apgraizīti, ko rakstījis Mūzes, jūs nevarat būt glābti. Tas noveda pie domu dalīšanās un karsta vārdu strīda starp viņiem gan Saulam, gan Barnabai. Toreiz Sauls un Barnaba galvoja iet kopā ar dažiem citiem ticīgajiem uz Jeruzālemi un apspriest šo jautājumu ar Ješua, Mašiaha apustuļiem un vecajiem. Ko no tā visa var ieraudzīt? Jautājums. To, ka tanī laikā attieksme pret kalpošanu templī, kas toreiz stāvēja, jo tas taču notika tanī laikā, kad otrais templis vēl stāvēja, bija tāda, ka jūdiem, kuri izauga šajā tradīcijā, ar mātes pienu tas tika likts iekšā. Svētku laikā iet uz Jeruzālemi, pienest dzīvnieku upurus, tas bija viņos tik dziļi, jo jebkurā gadījumā viņi negribēja sevi nodalīt no ebreju tautas. Kaut arī viņos jau bija Mašiahs Ješua, un kopumā saprata, kādā veidā visaugstais tagad māca cilvēku savā bauslībā. Tad lūk, skatieties, pēc tam paies daudz gadu,
Bet es jau teicu, tālāk tur 2. nodaļā mēs ieraudzīsim, ka apustulis Pēteris jau paējot kādam laikam zaudē šo atklāsmi, kuru viņš saņēma pirms tam, kad Visaugstais viņu sūtīja pie Kornēlija. Neturi par nešķīstu to, kuru Visaugstais darīs šķīstu. Tā 3 reizes parādīdams nešķīstus dzīvniekus palagā, Visaugstais teica Pēterim. Bet šeit mēs tātad redzam, ka Pēteris kaut kur salūza šo viedokļu iespaidā, kuri dominēja Jeruzālemes kopienā. Un var jau it kā arī saprast, jo tur savādāk nevarēja būt. Tāpēc, ka viņi bija jūdi, ticīgie jūdi, kas tajā bija izauguši, un atšķirības starp viņiem un apkārtējiem jūdiem bija tanī, ka viņi Ješua ieraudzīja to gaidīto Mašiahu, kurš ir Torā, un viss. Ješua ar viņiem nāca uz templi arī svētku laikos. Tātad, kāpēc es to saku? Lai ieraudzītu, ka līdz tam laikam, kamēr stāvēja 2. templis, ka tas domāšanas veids, kāds bija jūdiem, kuri pieņēma Ješua par savu Mašiahu, tas neizmainījās viņu attieksmē pret lūkšiem kalpošanas baušļiem, kas bija teltī pēc līdzības. Tātad ar redzamiem priesteriem templī un upuru pienešanu. Viņi palika uzticami šai tradīcijai. Un saprotams, viņus par to apsūdzēt nevar. Un skaidrs, ka tie ceļojošie jūdi tāpat arī mācīja ticīgos no pagāniem. Viņi arī gribēja tikai labu. Tur tā kā it kā nav tas, ka kāds kaut ko it kā speciāli ar ļaunu nodomu gribētu darīt. Viss tur ir tā, ka visi grib darīt tikai labu. Un lūk, skatieties apustuļu darbu 21. nodaļā. Tas jau ir tad, kad jau daudz laika bija pagājis. Tas jau ir pēc galatiešiem, pēc visa tā 21. nodaļā apustuļu darbos praktiski jau apustuļa Pāvila kalpošana iet uz beigām. Tas ir rakstīts 17. un 26. pantā. Šo vēlāk lasīšu speciāli, lai mēs pēc tam, kad nonāksim līdz bauslībai, kas tika dota klāt pārkāpumu dēļ, par kuru ir runāts Galatiešu vēstulē 3. nodaļā, lai mēs sāktu saprast, kur ir robeža starp visu augstā Toru, baušļiem, pavēlēm un likumiem, par kuriem zināja pat Ābrahāms, ar kuriem visu augstais pavēlēja mācīt visus Ābrahāma pēcnācējus. To viņš teica Ābrahāmam. Es tomēr izlasīšu šo rakstu vietu no Berešita 18. nodaļas, lai jūs saprastu atšķirību, par ko Galatiešu vēstulē iet runa, un kur visi dara kļūdu savā sapratnē attiecībā pret bauslību. Tātad 1. Mūzes 18. nodaļa no 18. līdz 19. pantam. Jo Ābrahamam būs tapt par lielu un varanu tautu. Viņā būs svētīts visas zemes tautas. Es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam namam pēc viņa, ka tie sargā Adonai ceļu. Redziet, tā ir Berešita 18. nodaļa. Sargāt Adonai ceļu. Krieviski ir haģiķi, iet. Sakiet lūdzu, no kurienēm Ābrahamam bija zināms Adonai ceļš, ja Tora pēc tam tikai tiks dota? Jeremijas saka 5. nodaļā 4. pantā, tad es domāju, tādi ir tikai mazie nabaga ļaudis, tie ir neprātīgi, jo tie nepazīst Adonai ceļus un savu visspēcīgā prasības, Toru. Tātad ir saprotams, ka toreiz jau bija Tora, bet taču Mūzus pierakstīja Toru. Bet līdz Mūzum cik gadi pagāja? 300 gadi laikam kā minimums. 210 gadi Jēkabs Ēģiptē, un tur vēl Ītshāks un Ābrāms, tad lūk visaugstais jau toreiz Ābrahamam teica, pavēli savam namam pēc sevis iet Adonai ceļu. Kā tad Ābrahāms var pavēlēt staigāt pa Adonai ceļu, ja Tora vēl nebija? Tā Tora, kuru uzrakstīja Mūzes. Bet
Kopā ar to mēs redzam, ka Ābrahams arī Pesahu ieturēja, un apgraizīšana arī viņam bija. Un kad Visaugstais runāja uz Īchaku, tad pats Visaugstais arī liecināja, ka Ābrahama svētība pāriet uz Īchaku, dēļ tā, ka Ābrahams paklausīja Visaugstā balsī un pildīja pavēles, likumus un baušļus, viss tas ir uzrakstīts. Tātad tas viss Ābrahamam bija. Tātad Ābrahamam bija jau zināms Adonai ceļš. Bet kāda ir atšķirība starp Adonai ceļu, kurš ietver sevī visus baušļus, pavēles un likumus, kurus deva Visaugstais, un caur kuriem viņš atklāja mums visa radītā mehānisma likumus, un to, kā darbojas garīgie spēki šajā pasaulē. Un arī to, ka tas, kas notiek mūsu redzamā pasaulē, tas ir tikai atspoguļojums tam, kas tur jau notiek, un visu to Visaugstais jau dod gan Ābrahamam, gan Jēkabam. Tad lūk, šī Tora arī ir šie baušļi, pavēles un likumi, kas doti no Visaugstā. Un tad, kad Ābrahams sagrēkoja, kā jūs domājat, kā viņš attīrījās no grēka? Viņš vienkārši iekšēji meklēja patiesu nožēlu. Pamaniet, ka Iebu grāmatu uzrakstīja, kā par to runā komentātori, tas pats Mūzus, vēl līdz tam, kad viņš uzrakstīja Toru. Bet tur Iebs runā par glābēju, tātad viņš zina par šo jēru, kurš, kā Pēteris saka, ir nokauts jau pirms pasaules radīšanas. Tātad par Ābrahāma ceļu tiek domāta lūk šī iekšējā attīrīšana caur ticību šim izpērkošajam upurim, kas ir šis jērs, kuru Visaugstais jau pirms pasaules radīšanas bija sagatavojis. Tātad visu augstā Tora, baušļi, pavēles un likumi jau bija. Bet lūk, kad tauta atteicās no Visaugstā balss paklausības, tad par cik jau nav vairs šī personīgā kontaktēšanās ar visu augsto šajā iekšējā cilvēka templī, bet Visaugstais apsolīja Ābrahamam saglabāt viņa pēcnācējus un ievest viņus apsolītajā zemē. Tad bija nepieciešams kaut kā steidzami risināt jautājumu par viņu attīrīšanu, lai viņi neatkristu no tautas. Tāpēc, ka cilvēks, kas sagrēko, viņš atkrīt no tautas. Jautājums, un kā viņu attīrīt? Un te lūk, kā reiz tiek dota kalpošanas bauslība, teltī pēc līdzības. Tā ir tieši tā bauslība, ko apostolis Pāvils sauc par bauslību, kas paējot 430 gadiem pārkāpumu dēļ klāt pielikta. Ja mēs paskatāmies Šmota grāmatu 12. nodaļu, mēs redzam, ka paējot tieši 430 gadiem, visu augstais izved savu tautu no Ēģiptes. Un varētu padomāt, ka lūk šī bauslība, kas pārkāpumu dēļ klāt pielikta, ka zem tā tiek domāta visaugstā Tora. Bet nē taču. Mēs nu pat kā ieraudzījām, ka Tora jau bija Ābrahamam, bet lūk bauslība, par kuru šeit tiek runāts, kā reiz arī ir domāta tieši tā bauslība, kura tika pielietota kalpošanā teltī pēc līdzības. Pat tad, kad tauta izgāja no Ēģiptes, visu augstais nedeva viņiem šādu bausli kalpot pēc līdzības. Tikai pēc tam, paējot 3 mēnešiem, kad viņi nonāca līdz Horeba kalnam, tika dota. Pa šo laiku viņi jau pie Masas un Meribas sāk šaubīties par to, vai visu augstais ir ar viņiem. Vēstulē ebrejiem par to 3 reizes tiek runāts. Un Dāvids psalmā ir teicis, ka pēc šīm dienām visu augstais ir noteicis vēl vienu dienu, kad būs šī iespēja atjaunot savas personīgās attiecības ar visu augsto. Viņš saka, neapcietiniet savus sirds, kad dzirdēsiet viņa balsi. Tāpēc ir ļoti svarīgi ieraudzīt lūk šo atšķirību.
Bauslība, kas pārkāpumu dēļ klāt pielikta, viņa ļoti cieši ir sapīta kopā ar visu augstā pārējiem baušļiem, pavēlēm un likumiem, kas ir no Toras. Un ir sapīta cieši tādā veidā, ka ļauj cilvēkam, kas sagrēkojas pret vienu no kādiem šiem baušļiem, caur dzīvnieku upuru pienešanu templī, tikt izlīdzinātam ar visaugsto un attīrīties no šī grēka un saglabāt savu stāvokļa piederību Izraēla sabiedrībā. Un ja jūs šo atšķirību ieraudzīsit, tad vēstule Galatiešiem priekš jums būs pilnīgi saprotama. Un tad jau vēstule Romiešiem un visur citur, kur Pāvils runā par bauslību, jūs sapratīsiet, ka Pāvils necīnās pret Toru. Tieši otrādi, viņš Toru nostiprina. Un viņš runā par to, ka tam ir jānotiek cilvēku iekšienē, caur ticību Ješuam, kā izpērkošo upuri, un caur ticību Mašiaham, kā visu augstā vārdam, no kura iztek Mūzes Tora. Un mēs redzam, ka šīs atklāsmes, kuras bija Pāvilam, viņš tās sludināja pagāniem, bet lūk Jeruzālemes kopienai tās vēl tā it kā nebija pieejams. Mēs sākām lasīt 21. nodaļu Apostuļu darbos un gribēju parādīt šo momentu, ka Pāvils nonāk Jeruzālemē jau paējot ilgam laikam, kad iepriekš viņš jau bija kalpojis pagāniem. Apostuļu darbi 21. nodaļa no 18. līdz 20. pantam. Nākamajā dienā Pāvils ar mums aizgāja pie Jēkaba, un visi vecai arī bija klāt. Tos apsveicis, viņš pēc kārtas izstāstīja, ko visu spēcīgais pagāniem ar viņa kalpošanu bija darījis. To dzirdējuši, viņi slavēja visu augsto, un viņam sacīja: brāli, tu redzi, cik tūkstošu jūdu ir kļuvuši ticīgi Ješuam, un visi ir dedzīgi, bauslības piekritēji. Tātad šeit runa neiet, ka viņi būtu atmetuši Toru, tieši otrādi viennozīmīgi, visi ir dedzīgi, bauslības piekritēji. Runa ir par to, ka viņi deg pēc kalpošanas templī, kas atrodas Jeruzālemē. Apostuļu darbi 21. nodaļa, 21. pants līdz 24. Bet tie dabūjuši zināt par tevi, Pāvil, ka tu visus jūdus dzīvo pagānu vidū, mācot atkrist no Mūzes Toras, sacīdams, lai viņi neapgraiz savus bērnus un nedzīvo pēc tēva ieražām. Tātad tādas runas līdz viņiem nonāk. Tātad Pāvils it kā māca šos: apgraizīties nevajag, upurus templī pienest nevajag, un to, ka mums ir pilnīgais upuris, un jūdi to klausās un netiek gudri. Protams, viņi to pieņemt nevar, tāpēc, ka viņi nesaprot, par ko Pāvils grib runāt. Bet viņš grib runāt par to, ka ir iestājies šis laiks priekš iekšējā cilvēka veidošanas. Neapcietiniet savas sirdis, kad dzirdēsiet visaugstā balsi, caur ticību, Ješuam. Un lūk, kas notiek tālāk. Skatieties, kādu padomu dod Jēkabs, Apostuļu darbu 21. nodaļa no 22. līdz 24. Kas nu būs? Katrā ziņā viņi dzirdēs, ka tu esi atnācis. Tāpēc dari, ko mēs tev sakām. Mums ir 4 vīri, kas Dievam solījušies, ņem tos pie sevis, šķīsties ar tiem un samaksā par viņiem, lai viņi apcērp galvu. Kā redzams, runa iet par nazīriešu solījumu. Tālāk, tad visi zinās, ka tie ir nieki, ko viņi par tevi dzirdējuši, un ka arī tu pats dzīvo pēc bauslības. Un skatieties, kas notiek tālāk. Tātad lūk, ka tu pats dzīvo pēc bauslības. Kas aiz tā stāv apostuļu izpratnē? Uzņemies uz sevi visus izdevumus par šiem upuriem, kurus nepieciešams pienest templī, un tad visi redzēs, ka tu pienes šos upurus, un visi sapratīs, ka tu dzīvo pēc bauslības. Tātad tu turpini pienest dzīvnieku upurus templī.
25. pantā, bet par pagāniem, kas kļuvuši ticīgi, mēs esam lēmuši un rakstījuši, lai viņi sargās no elku upuriem, asinīm, nožņaukta un netiklības. Un arī mēs vēl runājam par to, ka nedari otram to, ko tu nevēlies, lai tev dara. Tas ir sinodālajā tulkojumā, bet par cik daudzi tulkojumi ir izdarīti no vulgātas, tad ne visur šī epizode ir iztulkota un uzrakstīta. Un es saprotu, ka tas ir ar apdomu, lai sarautu šo saistošo atsaitu uz Toru. Tāpēc, ka nedarīt otram to, ko nevēlies, lai tev dara, tas ir pats sākums, lai mācītos Toru. Tas ir Gileļa zelta likums, kurš atbildēja pagānam, kad tas lūdza viņam: iemāci man Toru, kamēr es stāvēšu uz vienas kājas, un viņš tam atbild: nedari otram to, ko tu nevēlies, lai tev dara. Tālāk ej un mācies. Mūzes bauslība tiek sludināta katru sabatu visās sinagogās. Skatieties 26. pantu. Tad Pāvils šos vīrus pie sevis ņēmis un nākamajā dienā ar tiem šķīstījies, iegāja templī un paziņoja, ka viņi turpinās šķīstīšanās laiku, līdz kamēr par ikvienu no viņiem būs atnests upuris. Jēkabs saka Pāvilam, ka tad, kad tu visu šo izdarīsi, tātad attīrīsies un pienesīsi templī upuri, tad visi redzēs, ka tu kā iepriekš vēl joprojām dzīvo pēc bauslības. Un lūk, šī izpratne, kā arī tu dzīvo pēc bauslības, met aizdomas, ka Jēkabs it kā Pāvilam piespiež to darīt, kaut gan Pāvils māca pavisam ko citu. Un viņš viņu piespiež pienest upurus templī pēc līdzības, un Pāvils to dara. Un kad es domāju, kāpēc Pāvils parakstījās uz to, es atcerējos šos vārdus. Priekš jūdiem es biju kā jūds, priekš pagāniem kā pagāns, un kā tie, kas ir zem bauslības, es biju tāds kā tas, kas atrodas arī zem bauslības. Lūk, caur šo kļūst skaidrs, ko viņš gribēja ar to pateikt. Tātad viņš neliekuļoja, bet arī negribēja, lai tas kādam kalpotu par klupšanu. Bet pati būtība viņa mācībai ir tieši tanī, ka tagad ir iestājies laiks, kad katrs, kas pieņem Ješua, viņš jau no jauna iemanto šo spēju sadzirdēt šo iekšējo balsi. Un no šī momenta sākās telts veidošana cilvēka iekšienē. Un visas kalpošanas notiek iekšā, bet lūk šie visi tēli, kuri bija toreiz kalpošanā teltī pēc līdzības, viņi kā reiz palīdz un dod sapratni tam daļēji mums, kas mēs dzīvojam šodienā, kā ir patiesībā jānotiek kalpošanai. Bet tagad atgriežamies pie vēstules Galatiešiem. Mēs sākām ar to, ka 1. un 2. pantā apostols Pāvils runā par to, ka viņš nav ļaužu sūtīts un ne cilvēku izvēlēts. Kā lūk, viņu ir izvēlējies un sūtījis pats visaugstais. Tālāk Galatiešiem 1. nodaļa no 3. līdz 5. pantam. Viņš tā it kā apstiprina šo savu īpašo stāvokli, savu apostuļa amatu un to, ka viņš ir izvēlēts patiešo tieši ar pašu visaugsto un caur Ješua Amašijahu nodod svētību galatiešiem. Skatieties, kā viņš runā. Tātad ne caur starpniekiem. Viņš nenodod sveicienus no apostuļiem un nenodod svētības no apostuļiem. Viņš nesaka, lūk, mani tur sūtījuši nodot jums svētības, apostuļu un Ješua skolnieku no Jeruzālemes. Skatieties, kā viņš saka, no 3. līdz 5. pantam. Žēlastība jums un miers, šaloms no visaugstā, mūsu tēva un kunga Ješua Amašijaha, kas pats sevi ir nodevis par mūsu grēkiem, lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules, pēc visu augstā mūsu tēva prāta. Viņam lai ir gods mūžu mūžos. Āmen. Tātad pirmais moments, kas šeit ir svarīgs no šiem pantiem priekš mums. Viņš vēl vienu reizi pasvītro savu apustuļa statusu,
kā paša visu augstā un Ješua Amašiaha sūtnis, un šo svētību viņš tā it kā personīgi nodod no tēva. Un otrs svarīgais moments šeit pievēršat uzmanību. Viņš saka, ka Ješua pēc tēva prāta sevi nodevis par mums, lai izglābtu mūs ne no elles. Jūs atceraties, kā šodien skan evaņģēlijas svētruna? Nožēlo grēkus, jo citādi nonāksi ellē. Bet Pāvils runā, skatieties, Ješua pēc tēva gribas nodeva sevi par mums, lai mūs atbrīvotu no šīs sagrozītās un ļaunuma pilnās pasaules. Un lūk, šis apustuļa Pāvila apgalvojums, tas kā reiz mūs fokusē uz visu apustuļa Pāvila mācības sirds vidu. Jautājums. Nu tad, kā tad mēs sevi varam izsargāt lūk no šīs pasaules, kur ir sagrozīta un pilna ļaunuma? Kā mēs to varam izdarīt? Mums taču vienalga nākas dzīvot šajā pasaulē. Tikai visu augstā bauslis ir spējīgs mūs nodalīt no šīs pasaules. Kad mēs skatāmies, kā ir uzcelts templis, mēs redzam, ka pagalms ir norobežots ar baltiem aizskariem. Tā ir tā būtība mūsu svētumam, kas mūs nodala no šīs pasaules, bet iekšpagalmā mēs jau redzam, ka ir altāris dedzināšanas upuriem, ir mazgājamā bļoda, ir ieejā aizskars uz 5 stabiem, kuriem izejot cauri, mēs tiesājam sevi. Ir galds ar skatāmām maizēm, ir minora no tīra zelta, ir kvēpināšanas altāris un ir derības šķirsts, kur starp ķerubiem pār šķirsta vāku atklājas visu augstais. Tas viss ir mūsos iekšā, un tas viss esam mēs. Un lūk, Pāvils šeit jau runā, ka viņa mācības mērķis caur Ješua Amašiaha iepazīšanu atbrīvos mūs no šīs ļaunās pasaules. Viņam lai ir mūžīga slava. Āmen. Tālāk apustulis Pāvils piedraud ar nošķiršanu no Ješua kopienas tiem, kuri sagrozīs, lūk šo viņa mācību, kuru viņš ir pasniedzis, kas kļūst jau skaidrs no sākuma teksta vēstulē Galatiešiem. Tātad viņš viņiem visu iemācīja, viņi visu saprata, viņi pieņēma šo mācību un viņi noticēja. Bet pēc tam pēkšņi atnāk ļaudis un sāk viņiem mācīt citu mācību, un viņi pieņem šo mācību, kas Pāvilā izsauc tik lielu un spēcīgu pretošanos, apbēdināšanu, neapmierinātību un sašutumu. Galatiešu vēstule 1. nodaļa no 6. līdz 9. Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Mašiaha žēlastībā, un piegriežaties citam evaņģēlijam, un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Mašiaha evaņģēliju. Bet ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts par to. Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts par to. Tātad mēs redzam, cik ļoti Pāvils ir uztraucies un norūpējies par šīs priecīgās vēsts sagrozīšanu, kuru viņš bija mācījis galatiešiem. Viņš 2 reizes runā ar uzsvaru par lāstu, par šiem viltus sludinātājiem. Jā, no šī kļūst saprotams, cik ļoti svarīgi šodien ikvienam kristietim uzzināt apustuļa Pāvila patieso svētrunu. To priecīgo vēsti, kuru viņš sludināja tanī laikā pagānu ticīgajiem, un mēs sākumā pasvītrojam, ka mēs esam iegājuši garīgajās lietās, viņu neizdibināmās Mašiaha bagātībās. Tie jūdi sludina baušļus, ieražas, kuras mums, romiešiem, nenākas pildīt. Tātad mēs redzam, ka apustulis Pāvils
nesa šo jūdu mācību pagānu ticīgo vidū, bet viņš bija mācījis viņus ar kalpošanu visu augstajam un sarunāšanos ar visu augsto caur iekšējo templi. Un neaicināja viņus kalpot teltī pēc līdzības. Savas patiešās kalpošanas apstiprinājumā viņš vēlreiz saka 10. pantā, jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai visaugstajam, jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Mašiaha kalps. Citiem vārdiem, priekš apustuļa Pāvila pats galvenais bija nodot un nostiprināt to mācību, kuru viņš saņēma no paša visaugstā caur Ješua Mašiahu. Un viņš netaisās locīties cilvēku priekšā, autoritāšu priekšā un viņu viedokļu priekšā. Jā, patiešām, visi mācās Toru, bet tās atklāsmes, kuras bija apustulim Pāvilam, viņš par viņām bija gatavs savu dvēseli nolikt, bet neatkāpties. Āmen.